Mēs joprojām skatāmies uz nākotnē prognozēto budžeta deficīta līmeni, un tur nekas patīkams nerādās. Ja? Mēs ejam no 24. gada, kur bija zem 2 uz 3, pēc tam uz 4 un pēc tam uz 5. Un arī pati ministrija savā ziņojumā saka, ka šobrīd ārējā vide ir pamainījusies un ne jau uz to labāko pusi, un līdz ar to mēs šobrīd vairs īsti neesam uz šī bāzes scenārija, bet droši vien vēl esam, ja ejam šobrīd pa sliktāku scenāriju, kur tie deficīta cipari ir vēl lielāki, tur jau 5 un 6 rādās. Un šādos apstākļos varētu sagaidīt, ka jau mēs šobrīd tad diskutētu par idejām un mēģinātu saprast, kādā veidā šo situāciju kaut kādā veidā normalizēt un savaldīt. Bet šobrīd izskatās, ka šis gads tiks veiksmīgi nobumbulēts. Nekas tam līdzīgs šobrīd īsti neizskatās. Mēs braucam pa to pašu vilcienu, pa tā pašām sliedēm. Galvenais neskatīties uz priekšu, kas tur mūs gaida. Skatāmies labāk par sāniem. Kur skatāmies un vai bumbulējam gadu? Es neredzu tur nekādu traģēdiju tajos ciparos. Jūs piekrītat, ka šobrīd jāsāk samazināšana un racionalizācija? Nav šaubu, jā. Ko jūs darat? Tie pamati ir ielikt. Ko jūs šobrīd darat? Šobrīd Finanšu ministrija tūlīt sāks sarunas ar ministrijām par to, kādā veidā tas notiks. Tas arī ir sākās budžeta sastādīšanas process, bet viena lieta gan ir jāpasaka. Pēc kungs smaida, kad klausās, ka tūlīt sāksies sarunas. Jā, bet šai valdībai nav mandāts pieņemt budžetu. Tūlīt būs precīzi, tūlīt būs vēlēšanas. Bet valdība šo te budžetu pieņems nākamā valdība. Jā, bet šobrīd var gatavot. Protams, un skaidrs, ka mēs arī gatavojam.